dzīvā mūzika vienmēr būs īpaša. Radio Valmiera – akustiskā ceturtdiena. Dodam iespēju gan jauniem, gan jau pieredzējušiem mūziķiem uzstāties mūsu radio studijā ceturtdienās 7:00 vakarā. Raidījumā Akustiskā ceturtdiena. Gandrīz vai neticami, bet tas tomēr ir noticis. Visu šo nedēļu solījām, ka Radio Valmiera akustiskajā ceturtdienā uzstāsies Marta. Viena Marta ir ieradusies. Stāsts, protams, ir par grupu Marta, kur ir šeit pie mums 4 cilvēku sastāvā. Faktiski nākamo stundu Radio Valmiera eterā dosim viņiem iespēju izstāstīt savus stāstus. Es domāju, ka mēs varētu sākt ar pirmo. Dārza piedarumi aiziet pretī pavasarim. Mani dārza piedarumi aiziet pretī pavasarim. Ko gaidi draugs, ko tad tu vēl nesaprati? Ko gaidi draugs, ko tad tu vēl nesaprati? Ko? Kokiem saknes, plaukstem zemes un pūriem tie gaismā. Kokiem saknes, plaukstem zemes un pūriem tie gaismā. Dārza piedarumi aiziet pretī pavasarim. Mani dārza piedarumi aiziet pretī pavasarim. Ko gaidi draugs, ko tad tu vēl? Ko gaidi draugs, ko tad tu vēl nesaprati? Ko? Kokiem saknes, plaukstem zemes un pūriem tie gaisma. Tieši Sveiki, Valmiera! Varam sev kādreiz paši uzgavalēt arī par labi padarītu darbu. Labvakar, grupa Marta. Labvakar, Kriš. Es parasti sāku ar vienu standarta jautājumu, bet šodien sākšu ar vienu citu jautājumu. Standarta vai ne? Nestandarta. Standarta jautājums būs pēc tam. Tātad nestandarta jautājums. Kur jūs bijāt? Kā tu to domā? Kāpēc mēs sākam mazliet vēlāk kā parasti? Tie ceļi,
tie ceļi. Tie, kas ved un vizina un šurpu turpu, un tiešām prieks bija braukt uz Valmieru, un tas ceļš, un pa kreisi un pa labi, un uz augšu un uz leju, jo es pats vairāk tā kā no Zemgales, un tur tas līdzinams. Tā ir, jūs izbaudījāt. Tiešām. Jums gadījumā nebija pieminēties kāds vadātājs, ne? Mūsu pusē kādreiz ir nostāst arī par vadātājiem. Nu, drusciņi bija. Kaut kādi 5 km robežās bija sānvīdi bija. Tas jau nekas mūsdienu tehnoloģijas izglāba. Nē, un redzējām arī to, ka šur tur pie jūsu pusē saglabājies arī ledus mežā ir. Ānainās vietās, Jā, un ledus jā. ir arī vasarā. Nu, kādās dziļākās kapī vēl. Jā, tā varētu būt. Ok, standarta jautājums. Kā jūtamies? Aizvien labāk. Aizvien labāk, tas ir Jā. labi. Nu, redziet, esam sākuši, mazliet jau esam arī ieskrējušies ar dziesmu par dārza piedarumiem. Par pavasaru. Par pavasari, ne? Jā, man tā liekas, ka, piemēram, veiklam depo vajadzētu izmantot dārza piedarumus. Savās reklāmās. Nu, piemēram. teiksim, perspektīva ir. Kriš, vai tu kaut ko esi jau pats iestādījis? Nē. Es vēl neesmu saņēmies līdz arbūzēm, bet ir doma par arbūzēm. Ir doma par arbūziem. Starp citu, man kolēģi Sandra ir arbūzes iestādījusi. Tas nekas, ka viņi bišķi mazāk, nevajag jau tur nezinu kādus. Ok. Maziņi. Jūs Valmierā esat pirmo reizi? Jā. Nu, Jūs. Kā grupa? kā grupa Jā. notiek. Jā, esat pie mums nekad iepriekš spēlējuši un, Diemžēl nav senāk. diemžēl, Šamē. nu, lūk, tāpēc jūs arī neesat, nu, es teikšu godīgi, jūs neesat populārākā grupa Valmierā. Līdz ar to jūs varētu izstāstīt, kas jūs esat, kā jūs sauc, ko jūs darat, kāpēc un tā tālāk. Nu, mēs varētu sākt ar to, ka varētu mūs šobrīd, protams, klausīties rādio, tā ir viena lieta, bet noteikti mūs varēs redzēt arī šovakar vakarā, nakts dzīvē, pilsētā, koncertā. Jā, Bardu, mēs Tiksim līdz tam mēs tiksim, jā. Tātad, kas jūs esat? Grupa Marta. Jūs esat Grupa Marta, jā. Marta. Kur ir Marta? Kur ir Nē, Kāpēc tas ir Marta? kopums. Kāpēc Marta? Nu, dažreiz ir jāatbild arī, ka tāpēc. Tāpēc. Jā. Nu, jo var visādīgi pamatot un nepamatot, bet, nu, tad man parasti tad vēl skaidrot par citu grupu nosaukumiem, tur ķimerēties, un Jā, kāpēc ok. viņi ir tieši tādi, un, nu, paliksim pie mums. labi. Es varbūt iepazīstināšu. Man blakus sēž skatītāji, mūs redz, vai arī Jā, mūs klausītāji redz dzird. Vidzemes televīzijas kanālā BTV. Kabet, jā, Labajā mēs pusē lietotāji. cilvēks ģitāra, iepazīstinies. Kaspars. Liepa, nu Liepājas. Un pa ceļam mēs braucot bija tāda vieta, kas saucās Liepa. Jā, Jā, ļoti patīkams pārsteigums, jā. Matīs, tu atļaus, ja man tev stādīt priekšā, jā? Kreisajā pusē vis tālāk no manis sēž Matīs Zvaigzne no nākotnes. Zvaigzne no nākotnes. Tas izklausās tik daudz sološi, jā. Nē, nu tas Tālāk arī ir, sēdienas tas ir pieteikumā, tiešām arī labi, tas ir ne tikai izklausās tāds. Rekuši, Nekas Zēns interesants. ģērbies strīpainā, jā, iepriekš jau mēs nosmējamies, ka tev bija aizsarkrās apmetnītis. Ģima, bundznieks mūsu no Daugavpils. Tāda raiba kompānija Liepāja, Jā. Nākotne, Daugavpils un tu pats. Nu, man pašam jāpiesakās. Nu, piesakies. Tu pasaki. Katram savs Jānis Kalniņš. Bet, nu, tur arī. Tur nav, nevar. Tur ir izdarīt baigais izdevību. mūžeklis, Rīgā, Ventspils, Liepāja, Bauska, Iecava, Ženēva. Ženēva, jā, un Mumbaja. Multinacionāla gandrīz kompānija. Nē, es domāju, tas ļoti lieliski Latvijas ietvaros tieši tā, kad ir Gadās tāda apvienojuma no visiem tādiem tādiem. Nē, Latvija nav nemaz tik liela, bet es zināju, ka Ženēva arī ir Latvijā. Nē, nav Latvijā, tā ir Tā kā Šveicē. nav. Un jūs spēlējat mūziku. Kādu veidu mūziku jūs spēlējat? Nu, līdzīgi kā jūs šobrīd dzirdējāt jau Kā jūs saucat to savu mūziku? Labi, es nosam. Kas Esam par tevi? definējuši viņu kā indiju roku, bet gadu tas ir tas pirmais, kas bija, tas tomēr ir pagājis kāds laiciņš, kamēr mēs te darbojamies. Šobrīd jau aprit vairāk kā 5 gadi. Nu, tā mūzika arī attīstās, un arī savukārt arī tas pats indiju roks arī attīstās, tad ir tur dažādi jautājumi. Jā, un divreiz vienā un tajā pašā upē neiekāps, vai ne? Un, nu, Jā. Indija roks. Mēs varētu vēl vienu piemēru tam, kā izklausās Indija roks grupas Marta izpildījumā. Jā. Būs gabals viens, ne? jā, noteikti. Kurš?
priekstēls sirsniņā. Saule, saule, tava gaisma, tā ir tava dvēselī. Tumsa, tumsa, nebijusi ar gaismiņu sirsniņā. Saulīte balta treklu, met melno jūriņā, met melno jūriņā i baltorītā. Saulīte balta treklu, met melno jūriņā, met melno jūriņā i baltorītā. Kad saulīte neuzlīca, pelna tava dvēselī. Bet saulīte rītiņā ar gaismiņu nociņā. Saule, saule, tava gaisma, tā ir tava dvēselī. Tumsa, tumsa, nebijusi ar gaismiņu sirsniņā. Saulīte balta treklu, met melno jūriņā, met melno jūriņā i baltorītā. Saulīte balta treklu, met melno jūriņā, met melno jūriņā i baltorītā. Agrumā. Kā lai stāvu prieku rodu, kad tā dusma man kabatā. Met to dusmu maliņām, lai nāk prieks tev sirsniņā. Vēl saulīte balta kreklu, met melnu jūriņā, met melnu jūriņā i baltorītā. Vēl saulīte balta kreklu, met melnu jūriņā, met melnu jūriņā i baltorītā. Agrumā. Grupai Marta. Starp citu, atgādināšu, ka ik viens Radio Valmiera klausītājs arī var droši piedalīties raidījumā. Uzdodot savu jautājumu grupai Marta, Twitterī, sakā manālv un draugiem.lv sadaļā runā to adresējot @Radio Valmiera profilam. Tātad tas bija Indija, ko mēs tikko dzirdējām. Tā kā grupa Marta ir ļoti daudzveidīga savā būtībā un skatījumā, tad mums ir dažādi elementi, un tā skaitā ir arī etniskas lietas, tautiskā mūzika, kas pieņemsim šajā gabalā, jaundziesmā, jā. Man kas par paticis ir tas mūsu formulējums brīžiem, ko mēs izmantojam arī Martroks. Nu, tas ir tā, nu tad atkal ir... Bet, nu, cik Latvijā spēlē grupas, tik daudz roku paveida arī ir modāli. Savā ziņā taisnība ir katrā jokā, jā. Tā ir. Vēl par tiem, ka cilvēkiem var mierīgi piedalīties ar saviem jautājumiem, un iespēja arī vinnēt būs albumus. Mēs noteikti uzdosim kādu īpašo jautājumu. Jūs uzdosiet jautājumu. Var arī mums uzdot jautājumu. Izdaram to vienkāršāk. Tagad visa atlikušās akustiskās ceturtdienas laikā, visu raidījumu gaitām, var uzdot savu jautājumu grupai Marta, un labākā jautājuma īpašnieks saņems jūsu albumu. Tieši tā. Es nākamās dienas laikā par to ietvītošu uzreiz. Nu, atgādināšu. Right. Tā. Kā tas izsākās? Nu, nevajag to stāstīt. Sākumā Jo ievēl kā elpa jau viss jau. Es laikam atbildēšu Jāņu vietā. Tas sākās Liepājā. Bija kaut kāda rock'n'roll zāle. Bija kaut kāda, nu, tas ir tā. Tā vismaz tā ideja aizsākās. Un pēc tam viņa realizējās... Spēlēšanas ideja, jā. Pēc tam viņa realizējās Rīgā, sanākot visiem kopā. Nē, nu kā, nu kuram? Piemēram, Ģim jau uzsāka, man liekas, vispār mūsu bundzinieks uzsāka to kā vokāls, vai ne? Un pēc tam tu tā kā bass arī bija vienu brīdi. Nu, tas bija skolā, citām apvienībām. Jā, 1000 gadus atpakaļ. Un Popiela, ko tu pārstāvēji? Kas tu bija pa grupu? Tā bija Popiela, nevis grupa. nevis vokāls. Nu, bet tomēr, nu, kas tā bija pa grupu? Tur bija daudz, Michael Jackson, Take That. jā, es tevi saprotu, bet kas tu biji? Es biju, personīgi es biju Michaels Jackson.
The Cure, back. Super. Tāds daudzšķautņaina personība, vai ne? Jā, Kurš ir pirmais grupas Marta dalībnieks? Jūs varat tā nodefinēt? Nē, tā nevar. Diemžēl nevaram. Es domāju, ka labi, ka nevar. Bet viss notikās vienlaikus, kad, apvienošanas īstenībā. Visi 4 sanācāt Liepājā. Plus minus mēnesis, vai kā. Tas tagad 1000 gadus atpakaļ mēnesis vairāk. Nē, tā formācija tā tieši izkristalizējās, manuprāt, Rīgā. Es atceros, ka es biju atgriezies no kaut kurienes, un citi bija atkal kaut kādos ciklos. Es jau par Rīgu arī runāju. Jā, ne jau par. Kā Rīga savākas ir kopā, jo mācības un vēl kaut kas, jā, un tad tā kā arī no Valmieras, man liekas, nedaudz brauc mācīties uz Rīgu. Cik ilgi jūs jau spēlējat kopā? 5. 6. gads iet, jā. Iet 6. gads, tātad 2006. Jūs, kā jūs atzīmējat savu dzimšanas dienu? Tas bija pirmais mēģinājums vai pirmais koncerts? Kurā brīdī piedzīva Marta? Tas ir tas, kad mēs sēdējam pie viena galda. Principā atzīmējam pirmo mēģinājumu, kad viss sanāca. Viņš ir ļoti tuvu, tas pirmais mēģinājums ar to, tādēļ vakarā tika saprasts viss, un tad nākošajā dienā jau faktiski ir tas mēģinājums, un tas ir arī atskaits. Un aiznākamajā pirmais koncerts. Koncerts sanāca pēc 2 mēnešiem. Mums bija karnevāls. Bija jau ko jau nostartēt. Man patika tas gadījums, kā tas viss notika, ka mēs sēdējam kopā. Apspriedām to muzikālo, ko mēs gribam darīt, un sēdēja vēl viens mūsu draugs kopīgais blakus, un Didzis. Jā, viņš saka, ka, beidziet runāt, ejiet darēt kaut ko. Sāciet darīt. Tieši tā, beidziet runāt, sāciet kaut ko darīt. Aiziet, nākamais gabals.
Ķipurā grupai Marta. Tā, Paldies. kamēr jūs spēlējāt dziesmu ar nosaukumu Atpakaļ. tikmēr es te Twitterī ierakstīju to tur konkursu, jā? Tātad tagad oficiāli tiek izsludināts konkurss. Aiziet. Līdz 8:00 vakar pusē Twitterī, sako manalvē vai dragiem.lv sadaļā runā, raksta savu jautājumu grupai Marta un lēmē viņu debijas albumu Pasaki Martai, lai ir uz vadiem. Tieši tā. Viens konkursants ir pieteicies Armands, grupa Marta. Jūs līdz 8:00 veiksiet? Simpsons sākās tad vienkārši. Labs seriāls. Nu, atkarīgs kāda viņam tā televīzijas pieeja, vai tur varbūt tās kaut ko ierakstīt, vai kā, vai es nezinu. Nu, es esmu dzirdējis, ka ir tā. Uz manā liekas, tas ir, nu, pirmais pretendents diskam. Nu, Simpsons sākās, no, ir čaļ ātrāk. Tagad ir uzdevums. Simpsons. Armands nav vienīgais, kurš piedalās konkursām, lūk, gaišais brālis. Raksta. Nu, gaišais brālis. Jā, Viss foršnīgs, man patīk. No kā jūs smējaties mūzikai idejas? Savā dzīvē, manuprāt, ne? Nu, apkārtējā vidē arī diezgan daudz. Es piemēram tā, jā, es dzīvoju pārsvarā mežā, un tad tas arī ļoti daudz ko dod, jā. Un tad rodās dziesmas par dārzpiedrumiem. Nē, tā ir dziesma, kas radusies līdz Ženēvā, dzīvojot tālu no meža, un tad ir vienkārši tā, ka, nu, raujās ārā tie dārza piedrumi aiziet jau bez tevis, jau pretī pavasari, un tu nemaz netiec līdz viņiem. Jā, tad no, par politiku arī raksta, tas taču arī mūsu dzīvē, nu, ir tā politika kaut kur, nu. Par meitenēm. Par meitenēm noteikti. Noteikti. Šī dziesma atpakaļ, manuprāt, bija tāda. Par meiteni, Jā. par mīlestību. Jā, un par kaut kādu tādu, nu, tā kā gan tikšanos, gan nesatikšanos, gan šķiršanos, gan atkal redzēšanos, un par to, kā ir bijis, un neiet jau īsti vairs atpakaļ. Tas, kas ir aizgājis, tas ir aizgājis dažreiz, jā. Bet tomēr basām kājām jūras smiltī, un tas fons tur ir. Tātad idejas mūzikai smēties no dzīves, no notikumiem, kas ir notikuši uz dzīvēm, no Jā. cilvēkiem, kas ir bijuši uz dzīvēm, tā tālāk. Noteikti. Skaisti, jā. Vai arī ir? Kas notiek? Joprojām ir. Jā. Jā, pareizi. Nu jā. Emīls Alvē, interesantākais atgadījums kādā no jūsu uzstāšanās reizēm. Saucamais kurjos, jā. Katrs, lai izstāst varbūt savu personīgo, jo es tādu uzreiz kopēju, jo es nezinu, man liekas, tu varētu atļauties katrs personīgo, ja man var. Manuprāt, ka šis brauciens būs kurjos. Tas ir vēl viens, jā, tas ir vēl viens tā visa kopā. Man jau tā elektrība patikās. Jā, nu es tad labāk, nevis labāk, bet es izstāstīšu to savu kurjos, jo tas tāds pēdējais asākais piedzīvojums, ja tā varētu izteikties. Tas bija mūsu albuma tieši prezentācijas pasākumā Rīgā, Viestrutā. Pats galvenais, pats svarīgākais pasākums. Jā, un tagad viss notiekās, protams, un vienīgais tas šoks bija tik liels, ka es neatceros, kas tā bija par dziesmu. Vienmēr sakot, mazliet līņā, un esmu ļoti tuvu pie mikrofona, un Tas ārā notiek? Jā, brīvā dabā, un es esmu iegājis ļoti jau sevi, un pēkšņi es no mikrofona saņemu šos brīnišķīgos 220. Kas vienkārši ir, nu, šoks, varētu tā teikt, vai ne, vārdu tiešā nozīmē. Bet es ātri no viņa kaut kā tik vaļā sekundes simtaļā, tu saprati, ka kaut kas ir noticis, bet tu turpini tālāk, un neviens neko pat nepamanīja. Tas galvenais, arī grupas biedri nepamanīja. Tev tikai māte mazliet, trīs var mazliet izmainījās, vai ne? Un tas tāds asākais piedzīvojums varbūt tieši uz skatuves man pēdējā laikā, jo viss kaut, nu, daudz kas jau notiekās. Daudz bija, kas mēs ražā spēlējām. Tāda skatuve bija uztaisīta no vecas piekābītes. Un viņi stāv grīļojas, un tu uzkāp tur un sēdējuši pie bungām vai tur. Un kad bungas brauc prom no tevis, nu tak no skatuves. Bungas bija uz otras piekabas un aizbrauc projām. Tas bija tāds nevis tāds festivāls, bet pašas grupas uzstājas paši sev. Jā, jo kādreiz var uzspēlēt arī pašu sev. Man vienreiz atceros savā akadēmijā karnevālā bija tā, ka nebija mikrofonam statīvam, nu statīvu nebija turētāji, un viena meitene bija tik laipna, ka viņa turēja. Visu koncertu. Jā. Nice, tas ir skaisti, tas ir ļoti skaisti. Viņa arī pozē, viņa arī dabūja slavu. Nu, es domāju, ka jums vajadzēja viņu pieņemt grupā. Jā, grupī, piemēram. Tā ir tā Mārta, jā, pēc tā vispār. Nu jā, labi. Turpiniet domāt savus jautājumus. Droši to rakstiet sociālajās portālos, adresējot Radio Valmiera profilam. Bet mēs pa to laiku dosim grupai nelielu iespēju atpūsties un noklausīsimies jūsu singlu Bloody Hell. Well, I said bloody hell. Nu kā, noklausāmies un tad arī nokomentēsim. Kāpēc Bloody Hell? Let's
other side. Let's wait for the end of time. Let's wait for the other side. Because my heart is burning down. 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 I said, well, bloody hell. I said, well, bloody hell. It's gonna be full of ice. Ain't gonna tell you this for twice. You're gonna be. You're gonna be. You're gonna be lonely. Because my heart is burning down. 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 I said, well, bloody hell. I said, well, bloody hell. Yeah. Radio Valmiera akustiskā ceturtdiena. Un Radio Valmiera akustiskā ceturtdiena joprojām ir kopā ar grupu Marta. Labreiz, juhu! Un joprojām turpinās. Pabeidz to domu, ko tu gribēji. Domāju to. Labi, paldies. Un joprojām turpinās arī mūsu super interaktīvais konkurss, kura rezultātā var iegūt grupas debijas albumu. Atgādinu, ka jāsūta savus jautājumus grupai Marta, to šoreiz adresējot Radio Valmiera profilam. Emils LV ir pacenties un uzrakstīs vēl vienu jautājumu. Ja ir lūgti autogrāfi, dīvainākā vieta, kur likts parakstīties? Biju spīdis. Es runāšu par sevi, laikam, atkal, jā. Zini kā, citreiz tumsā varbūt kaut kur atšķirās no grupas malā, kaut kur uz vēdra. Ar baigo marķieru flombi, tur tā cilvēks riktīgi gribēja, kad, Viņa vai viņš? Viņa. Virs nabas. Jā. Bet tas marķieris bija, mežonīgs, labi, neiegrimsim. Tāgers. Vēl viens. Nenomazgājams, jā? Milzīgs. Laikam jau. Laikam jau. Evelīna, draugos raksta, vai jūs kādreiz gribētu būt pasaules slavenas filmas tituldziesmas autori? Nē. Kas vairs ir kategorija? Nē, kā teica mans brālis, viņš teica, kad, ja ir pits pavelt, kāpēc gan, ne? Tad es domāju, ka jā, labprāt, viss kārtībā.
Jā, pasaules slavena filmas titula dziesmas autori. Jā, apstiprinoši atbildi. Jāzeps, kāpēc jūs izvēlējāties šādu nosaukumu? Tas, jā. Es ļaušu tev pastāstīt. Man? Jā. Lai būtu jautājums, ne? Jā, lai rastos jautājumi, kāpēc tā? Nē, ir visādas atbildes, mēs jau viņus varam dot, un tā, dāmas, sievietes, protams, mums visiem patīk. Ir viena daļa, kas ir Martā dzīvoši, jā. Mums bija dažādi tie varianti. Mums katram ir bijusi pa Martai vismaz vienreiz. Nē, nevajag tā simbolizēt. Bet pārnestā nozīmē, mums ir katram sava Marta. Jā. Vienkārši laikam uz to doto brīdi, kad izšāvās viens no tādiem variantiem, starp tiem visiem viņš izskaties, tā svaigs. Un arī kaut kādā ziņā vislatviskākais. Jā, un Roxette jau bija aizņemts. Vislatviskākais, bet Roxette jau bija aizņemts. Jā, un dziesmas jums tikai latviešu valodā, jā? Nē, tā, ko mēs iepriekš klausījāmies, Bloody Hell, tā bija arī angliski. Mēs neklausījāmies, jo mēs runājāmies. Jā, bet ir angliski un ir dziesmas, kas top arī franciski. Un ir tulkojumi arī šobrīd ir arī krieviski. Un ir arī angļu versijās un krievu versijās, jā. Angliski, latviski, franciski, krieviski, kaut kas vēl aizmirst. Kaut kas. Jā, bet somugri varbūt kaut kas, bet tas tā, working progress. Bet Laura Rēnika mums pagaidām nepārspēja valodu. Ašbēgu, kur tad tur no šīm sadzīs rokās. Dorotija arī pieslēdzās mums raidījumam un vaicā, viņa raksta sekojoši. Grupas Marta mājaslapā minēts, ka grupas skaņdarbi ir kā vējš koku galotnējs. Šai sakarā vēlos jautāt, vai Martai ir cepure? Līdzi? No sezonas atkarīgs, es domāju. Vai Martai ir cepure? Jā, Vējš man koku teikt, galotnējs. sezonā. Ziemā varētu būt kaut kāda adīta vai kaut kas tāds, pat ar bumbulu vai kaut kas tāds. Man liekas, ka mēs varētu šo jautājumu pavērst mazliet savādāk. Atbildēt mazliet savādāk. Ja tajā brīdī, kamēr grupa Marta nav uzkāpus koku galotnē, ja? Bet tā vēja, tad cepuri nevajag. Laukos es vispār esmu ar cepuri. Labi. Pie tā arī paliksim un uzspēlējam vēl kādu gabalu. Pasaules reibumā mākoņo visu mantu savu lielo kanu attevi. Gribi brīvs tu būt un dzīvi saldujas tu man nav žēl. Gribi brīvs tu būt un dzīvi saldujas tu man nav žēl. Vai viņš ir vainīgs, vai viņš ir laimīgs, vai viņš ir vainīgs, vai viņš ir laimīgs. Domās iegribis pasaulē klīst. Pār galvu līdzi sev savu pasaules reibumā mākoņo visu mantu savu lielo kanu attevīs. Gribi brīvs tu būt un dzīvi saldujas tu man nav žēl. Gribi brīvs tu būt un dzīvi saldujas tu man nav žēl.
priekā. Priekā. Zinu, ko es laiku pēc domāt, kamēr jūs spēlējāt to dziesmu ar nosaukumu Vēlies. Es vēlos veikt konkursu. Ļoti labi. Es domāju, ka mums tā laika arī nav nemaz tik daudz vairs policijas. Mēs varētu nofinalizēt un izvēlēties uzvarētāju. Labākā jautājuma autoru. Kas jums palika vislabāk prātā? Man par tiem vējiem patikās. Jā, redz, tur ir tas vai nu pirmais, vai nu pēdējais. Vai nu tas pēdējais, ar to vienmēr tuvāk nekā pirmais. Kas tur bija no pirmajiem? Pirmais tā bija par tiem Simpsoniem. Vai jūs beigsiet līdz 8? Tā, un tad bija tas vējš, un... Bija tas vēja galotnēs. Kristmāna Tītīte arī ir piedalījusies patiesībā mūsu konkursā, bet es domāju, ka šo jautājumu mēs apmēram esam atbildējuši. Viņa raksta, kas pie vēlna ir Grupa Marta. What the heck? What the heck? Bet Grupa Marta ir tie, kas šodien ir akustiskajā ceturtdienā, līdz ar to es domāju... Un mums būs iespēja arī noklausīties vakarā pilnā skaņā un ar visu pārējo. Nesteidzies notikumē pa priekšu. Es domāju, ka Par tiem autogrāfiem vēl jautājums par tām dīvainākajām vietām. Interesantākais atgadījums, smēļties mūzikas idejas, kas mums vēl bija. Vējš? Es domāju, vējš un par to marķieriem. Vējš un marķieriem. Lai ir divi. Tātad, jo mēs visi esam uzvarētāji. Bundzinieks ar tremolo uzdod. Līdās būs labi. Un grupas Marta konkursā uzvar Dorotija D. Augstu laimi prieku no sirds vēlējām. Jā, un arī tātad Emīls LV. Hei! Lai zied rozes, lai zied neļķes tavā dzīves sēliņā. Tātad 2 diski tiks atstāti Radio Valmiera ēteru studijā, un mēs sazināsimies gan ar Emīlu LV, gan ar Dorotiju D. Un noskaidrosim, kā jūs... Jā, DD. Noskaidrosim, izstāstīsim, kā jūs varat tikt pie saviem albumiem. Grupa Marta ir arī viena no retajiem, kas ir nominēti Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai. Kā jaunā Latvijas grupa tika līdz nominācijai gada balvā? Kāds ir tas jūsu... Noteikti kaut kādā ziņā jāliek par sevi manīt, un mēs bijām nominēti kā debija. Līdz ar to tad bija jābūt arī albumam, ar ko debitēt, vismaz kaut kādam formātam. Tur es nezinu, cik ir mazākais, ar ko var nodebitēt, varbūt kā ar 2 dziesmām. To albumu tikko Emīls LV un Dorotija laimēja. Tieši tā. Konkursā. Un pateicoties šim albumam, tad mēs arī izvirzījām paši faktiski jau sev ar kaut kādā ziņā. Jūs tā kā paši pieteicāties, vai jūs tā kā pieteica kāds? Pieteica. Mūs pieteica? Jā. Nebija tā, kad kāds klauvēja un teica, ej! Jā, mūs pieteica. Es pats nepieteicos mūsu pieteica. Un jūs esat balvu beigās ieguva kāds cits, jūs esat tikai nominēti? Balvu ieguvā meitene. Kura? Elizabete. Elizabete Balčs. Sveiciens Elizabetei. Sveiciens arī uz Dungo īstenībā. Viss kārtībā, nesat apvainojušies. Radio Valmiera ēterā mēs varētu uzspēlēt vēl vienu dziesmu, savukārt, kas attiecās uz VTV skatītājiem. Tad raidījums beigsies, pāris minūšu laikā, jo VTV, man te, raksta priekšniecība, VTV turpināsies programma, ziņas un tā tālāk, bet Radio Valmiera ēterā mēs vēl kāds 10 minūtes vēl pasēdēsim, vēl parunāsimies, uzspēlējam vienu gabalu. Ausis. Spērieni skan kā šāvieni, garausim bail, Viņš skrien pār lauku un pār pļavu, taisni uz jauno ābeļu dārzu. Bet vai viņš ir vainīgs? Vai viņš ir laimīgs? Vai viņš ir vainīgs? Vai viņš ir laimīgs?
pakaļ kājās un koš. Saldām izakoš, saldām izakoš. Karausas pieceļas pakaļ kājās un koš. Oh, oh, saldām izakoš, saldām izakoš. Bet vai viņš ir vainīgs? Vai viņš ir laimīgs? Vai viņš ir vainīgs? Vai viņš ir laimīgs? Kas mani vilka, kas mani dzina tur mežmalā? Kas mani dzina, kas mani vilka tur klājumā? Es nevaru vairs tur atgriezties. Viss sen ir mainījies. Jā, viņš ir laimīgs. Paldies grupai Marta. Manuprāt, pozitīvākā dziesma, kas ir skanējusi ceturtdienā. Var vēlreiz to piedziedājāt? Jā, tad 3, 4, au! Laimīgs? Noteikti. Viņš ir laimīgs. Skaisti. Es domāju, ka arī mēs esam laimīgi un viss ir baigi forši. Tātad Garauzis. Šī dziesma iekļaut arī jūsu albumā? Jā. Tieši tā, Garauzis. Albuma nosaukums Pasaki Martai, lai ir uz vadiem. Uz vadiem. Ko tas Kas par vadiem? Kur tie vadi? Nu, pasties, cik daudz mums... Jūs zinājāt, ka mums Cik daudz šeit mums jau ir apkārt vadu. ir. Klausītāji to var tikai iztēloties un iedomāties un redzēt prāta gaismā kaut kā tas ir. Visur viņi ir. Mūzikas tajā tapšanā Tā ir tā viņi ir. komunikācija, kad šī tā skaņa aiziet caur vadiem. Tā ir viena lieta. Un pats galvenais ir tas, ka šis nosaukums nāca vienkārši no dzīves. Jā, nē, nu, protams, dzīves to stāstu var izstāstīt arī īso, vai ne? Mēs ar ģimu gājām uz X veikalu pēc X lietas, un kasē bija pārdevēja vārdā Marta, un cita pārdevēja, kas ir X pārdevēja, viņa gāja garām un teica citai pārdevējai, vai zvanīja, un viņa teica, pasaki Martai, lai ir uz vadiem. Nu, tādā nozīmē, ka, lai būtu sasniedzama, sazvanāma, kaut kādā veidā, lai viņa, ir dabonam rokās. Online. Jā, arī uz strīpas, uz līnijas, lai ir, jā. Tas ir no dzīves, vai ne? Viss labākais ir dzīvē. Jā. Savā mūzikā jūs cenšaties ietvert arī kādu īpašu ziņojumu. Es teiktu, ko jūs gribat pateikt saviem klausītājiem? Nu, tur jau daudz, tur ir daudz sociālas tiesmas. Īstenībā ir tā, ka vēlamies, drusciņi, ir dziesmas, kas ir vienkārši varbūt vairāk dziesmas nekā citas dziesmas, kas ir varbūt vairāk ar kaut kādu ziņojumu. Man liekas, ja mēs pastamies par dārza piedarumiem, ja,
aiziet pretī pavasarim. Nu, tur varbūt tās ir tas tomēr kaut kāds zaļais un eko, tur iekšā ir tajā visā, jā, kad, un vēl pāris dziesmās, nu. Kā kurā skaņdarbā? Nu, ir skaņdarba, kur ir, teiksim, vēstījums, nu, būt gaišākiem, mēģināt. Jā, nu, gan īzēji negribētu samulnēties, vai tas nebija tik rainis, jā, mainīties uz augšu, jā, tā teikt, uz labu. Progresēt. Jā, Kļūt labākiem. Kļūt Un arī labākiem. vēlēties, sapņot, vēlēties būt ne tikai brīvam, bet daudz citas lietas. Jā, un to visu tā visa starpā, arī tā dziesma jau pats stāst ar kaut kādu savu stāstu, kaut kādu konkrētāku stāstu varbūt tās, bet tas jau atkal klausītājiem ir, viņš jau veido savējo. Viņš protams, katrs ir tur jau ir tā protams, burvība, jā. un tas ir tas lieliskais. Tā galvenā doma ir, ka kļūsim labāki, kļūsim zaļāki, kļūsim atvērtāki. Jā, jo arī turpināsim sapņot. Jo es atceros, ka mēs mēģinājām vienā mēģinājuma vietā telpās, un tur mums aiz sienas vienmēr bija tādi, nu, tumšie cilvēki, kas mēģināja, un vienmēr likās, ka tur līst lietas, un ka tur ir apmācies, un ka tur ir skarbi. Telpā. Un tad mēs secinājām, ka, nu, īstenībā daudz vairāk ar sevi ir jāstrādā, lai būtu tas gaišais nekā tas, ka viss ir slikti punkts un tā tālāk. Mēs runājam par to, jā, ļoti interesanti sanāk, ka runājam par to, lai viss kļūtu gaišāks. Un līdz beigsim raidījumu akstiskā ceturtdiena dziesmu Bloody Hell. Lai viss kļūtu gaišāks, jā. Bet pirms tā vēl, jūs šokar Valmierā arī vēl kaut Tieši tā. Būsiet izslēdus vietā Klondaika. Jep. Cikos būsiet uz skatuves? 22:00. 22:00, jā, tā ir runāts, ir brīva. Jā. Willkommen. Visi laipni lūgti, un būs mazliet atšķirīga skaņa, un varbūt tās arī Ne tik akustiskā. Vizuālais izskats. Jums būs kā arī īpašais skatus tā. Labi. Es varbūt arī piekāpšu. Ok, tātad visiem ir lieliski iespēja grupu Marta satikt vēl šovakar Valmieras ielās. Un grupas Martas uzstāšanās laikā bieži vien var pašu Martu arī satikt. Tieši to mītisko Martu, kuru prasa, kur tad ir tieši tā meitene, daudz gaida to arī, jā, un tad jāskaidro, kāpēc tikai zēni ir. Tāda brīnuma notiek. Tagad, vēl pēdējais. Varbūt ieskats, ko varēs dzirdēt šovakar. Pēdējais gabals. Nu labi, nevis pēdējais, neteiksim pēdējais. Tas vajag drūmi izklausās pēdējā dziesmas. Raidījumi izskaļā, vai kā akustiskā ceturtdienas raidījums. Nē, pavērstīsim to mazliet savādāk. Vai jūs lūdzu neuzspēlētu vēl vienu dziesmu? Labprāt. Varbūt pavisam tādu nedzirdētu. Tu domā par tālām zemēm? Jā. Nu, man arī bija tāda doma. Nu, tādi, kas nav iekļauti albumā, bet top nākamajā. Jā. Aiziet? Tā tad, unikāls moments faktiski, jā, Austrālija. Tu jau saprati. Tur jābūt zivīm iekšā okeānā. Tur jābūt zivīm iekšā okeānā. Protams, rubīni dzīmām tikai zem baltām smiltīm. Protams, rubīni dzīmām tikai zem baltām smiltīm. Austrālijā. Stāsti, kādi aborigēni. Stāsti, kādi aborigēni. Un vai tiešām stundām ilgi sēž pie tevis? Un vai bumerangs vēl lido atpakaļ? Austrālijā. Yeah.
asti, ar mazām ausīm. Vai tur ir ķēguls ar asti, ar mazām ausīm. Un vai krūmos vēlais vien dzīvos un svārdā dingo. Un vai krūmos vēlais vien dzīvos un svārdā dingo. Austrālija. Yeah, 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 yeah. Oh, yo, oh, yo. Yeah, yeah, yeah. Oh, yo, oh. Atceries, kā toreiz bija mana Austrālija. To saku, yo. Jekšu grupai Marta. Man ienāca, kamēr mēs klausījāmies dziesmu par Austrāliju, man ienāca prātā vēl viena ideja, ko mēs vēl varētu paspēt izdarīt šajā akstiskajā ceturtdienā. Jūs varētu ierakstīt radio ID. Sveiki, mēs esam grupa Marta, jūs klausāties. Jā, tikai nav obligāti jāsāk tā, jā. Tas ir, jūsu ziņā. Kā jūs to varētu tagad fiks izspēlēt? Ir atslēgas vārdi grupa Marta. Jā. Un Radio Valmiera. Atslēgas vārdi. Dārdas piedram. Jā, mums tikai fiks, ok. Radio Valmiera. Radio Valmiera. Jā. Jā, es domāju, ģimām būs jā, nākamreiz. Jā, paldies tiešām par lielisku pavadīto stundu Radio Valmiera ēterā. Paldies tev, Kriš, paldies par iespēju. Jā, paldies, ka sagaidīji. Pasildīties pie tevis. Vai ne, pirms doties tālāk Valmieras ielās. Ko ierakstiet vēl vienu albumu un brauciet vēlreiz ciemos. Noteikti. Lai veicās, lai izdodās un čau. Čau, tiekamies martā, jā. Tiekamies martā, jā. Savukārt... paldies. Savukārt Radio Valmiera ēterā turpināsies ierastais jūsu iesūtītos sveicienu raidījums. Ja es tā, ka paliec kopā ar mani. Radio Valmiera. Sveiki, šeit Gustavo. Mēs esam instrumenti. Čau, mēs esam grupa Age of Stones. Klausieties Radio Valmiera. I'm from Barcelona and you're listening to Radio Valmiera. Radio pozitīviem cilvēkiem. Radio Valmiera. Yes!